Bieži dzirdam vecāku bažas par bērnu sakodienu, zobu izskatu un to stāvokli. Vai šādā gadījumā ortodonta apmeklējums ir obligāts? Ortodonta apmeklējums nav obligāti. Obligāti ir regulāri apmeklēt zobārstu, reizi gadā vai divreiz gadā, kā zobārsts norāda, un higiēnistu. Zobārsts ieteiks, kad būs vislabākais laiks iet pie ortodonta. Jā, ir daudzas un dažādas problēmas. Katrai problēmai ir atšķirīgs risinājums un atšķirīgs arī vecums, kad to risināt var vislabāk. Līdz ar to nevienmēr mums ir svarīgi arī uzsākt ātrāk. Ir gadījumi, kad mēs diezgan bieži, kad mēs iesakām nogaidīt līdz visiem pastāvīgajiem zobiem un tādu uzsākt regulāciju, bet ir lietas, ko mums jāizdara ātrāk. Tāds sākuma vecums, kad mēs gribam redzēt, tas varētu būt 6–7 gadi, tad, kad mainās zobi un ir izauguši pirmie pastāvīgie zobi. Tomēr ir lietas, kurām vecākiem ir jāpievērš īpaši liela vērība. Tas, ko varētu paši vecāki skatīties, kas ir ļoti būtiski pareizā sakodienu attīstībā, ir zobu tīrīšana regulāra, lai nebūtu bojāti zobi, lai nebūtu priekšlaicīgi jāekstrahē zobi. Tas ir svarīgi, lai būtu pēc tam pastāvīgiem zobiem vieta, jo katrs piena zobs notur vietu savam sekojošam pastāvīgam zobam. Nebūtu vēlams, ka ir bērnam kaitīgie ieradumi, kā piemēram pirksts cūkāšana. Ja pirksts cūkāšana ir ilga, ilgstoši saglabājās, tas visbiežāk deformē sakodienu un veidojas nepareizs sakodiens, kuram ir nepieciešama ārstēšana. Tāpat liela nozīme ir arī pareizai elpošanai, kas notiek caur degunu un mutei tajā mirklī ir jābūt ciet. Ļoti bieži elpošana notiek nepareizi, veidojas arī nepareizs sakodiens, kuru tad palīdz ārstēt ortodonts un arī audiologopēds, kas ir speciāli vēl apgūs miofunkcionālās terapijas kursu. Un tad ir arī jāskatās, kā mainās zobi, kā šķiļās zobi. Pareizi būtu, ja izkrīt vienā pusē, labajā pusē priekšējais zobs, tad arī kreisajā pusē pusgada laikā vajadzētu izkrist un izaugt jaunam zobam. Ja tā nav, tad vajadzētu nākt. Tas pats, ko vecāki var sekot līdzi, ja aug pastāvīgais zobs un piena zobs nav izkritis, tad viennozīmīgi vajadzētu steigties pie zobārsta, jo, ja nāk sekojošais pastāvīgais zobs un piena zobs nav izkritis, tad piena zobu vajadzētu izņemt ārā, lai pastāvīgajam zobam būtu vieta, kur pareizi augt. Ja vizītes laikā apstiprinās, ka ir nepieciešama ortodontiska ārstēšana, ir svarīga ne tikai bērna izpratne par paredzēto, bet arī atbildīga apņemšanās ievērot pareizu mutes higiēnu. Zobu bojāšanos novērš zobu tīrīšana. Savukārt sakodienu mēs nevaram regulēt, ja nav laba higiēna. Jo visas ortodontiskās aparatūras piesaista aplikumu un rada arī apgrūtināt zobu tīrīšanu. Ortodontijā ir ļoti daudz aparatūras. Visbiežāk tās, ko zina, ir breketes, jo tās ir visvairāk redzamās. Šobrīd nāk arī, varbūt jau daudz zina arī koriģējošās kapes, bet tāpat mums ir platītes, ir augšžokļa paplašināšanas aparatūra, vēl dažādas aparatūras, ko mēs liekam iekšā un ko vienkārši cilvēki neredz no ārpuses, tāpēc arī nezina. Ortodonts ir tas, kas nosaka aparatūras dizainu, kāds viņš būs un ko mēs ar to aparatūru darīsim. Rūpīga zobu higiēna katru dienu kā neatņemama dienas rutīna, regulāras zobārstu un higiēnista vizītes ir pareizākais ceļš, kā uzmanīt sakodienu izmaiņas. Un, ja būs nepieciešamība veikt korekciju, tiksiet nosūtīt pie ortodonta. Vienmēr vēršoties pie ortodonta ir svarīgi arī, lai vecāki un bērni iesaistās tajā vizītē. Ir svarīgi vienmēr visu pajautāt, kas nav skaidrs. Pajautāt par ārstēšanas ilgumu, par kādi ir ārstēšanas varianti, vai tādi ir vai nav, vai to ārstēšanu ir obligāti jāuzsāk tagad vai var atlikt vēlāk, jo ir ļoti daudz bērnu, kas nav gatavi uzsākt ārstēšanu konkrētā vecumā. Ir tādi, kas grib sagatavoties kādu laiciņu, un ortodontiskā ārstēšana nekad nav neatliekamā ārstēšana, kur ir jāveic tieši tajā dienā, kad atnāk. Tāpat arī vizīte pie ortodonta var droši nogaidīt, ja nav iespējams pierakstīties ļoti ātri pie ortodonta. To var nogaidīt arī pusgadu, arī vairāk, jo parasti nekādas lielas izmaiņas tajā laikā nenotiek. Tādas, kas būtu kaut kādā veidā traucējošas ārstēšanai. Lai varētu sākt ortodontisko ārstēšanu, ir jābūt ļoti labai higiēnai. Ja tāda nav, tad labāk neuzsākt, citādi var iegūt ļoti daudz zobu bojājumus. Tad, kad ir pacients motivēts, kad viņš saprot, uz ko mēs ejam, uz kādu mērķi, saprot arī ortodontiskā ārstēšanā ir ne tikai aktīvā fāze, kad mēs regulējam, bet ir arī noturēšanas fāze, kas var būt arī ļoti ilgstoša.
Un, tas nozīmē, ka ir jānēsā noturošās aparatūras un pašam jākontrolē situācija. Ja cilvēks nav motivēts, tad ļoti bieži arī pēc tam netiek ievēroti visi ārsta norādījumi un zobi var nedaudz virzīties atpakaļ uz iepriekšējo stāvokli un sasniegtais rezultāts nebūs tik apmierinošs, kā tad, ja pašam gribās labu rezultātu. Sadarbība ar speciālistu, iekšējā motivācija un izpratne, kādēļ to darīt, ir drošākais ceļš uz skaistu un pareizu smaidu. Kvalitatīva veselības aprūpe tuvāk dzīvesvietai ir būtiska, ja runājam par agrīnu diagnostiku un precīzu slimības ārstēšanas gaitu, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku atgriešanos ierastajā dzīves ritmā. Ja agrāk sabiedrībā valdīja uzskats, ka tikai galvaspilsētas lielajās slimnīcās ir iespējams saņemt mūsdienīgu un inovatīvu pakalpojumu, tad šobrīd jau sen tā vairs nav. Reizeknes slimnīca ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Austrumlatvijā, kas sniedz daudzprofila neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Vairāk kā 664 medicīnas speciālisti, no kuriem 124 ir augsti kvalificēti dažādu jomu ārsti, kas savu darbu ikdienā pielietojot ne tikai uzkrātās zināšanas un mūsdienīgākās diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas, gādā ne tikai par Reizeknes novada, bet arī tuvējo teritoriju cilvēku veselību. Reizeknes slimnīcā ārstniecisko palīdzību mēnesī vidēji saņem apmēram 1900 pacienti 23 dažādos profilos. Jāatzīst, ka viens no pieprasītākajiem un arī nozīmīgākajiem ir diagnostika, jo tā ļauj agrīni atklāt pat mazākās izmaiņas un ir zināms, ka agrīni atklāta slimība ir veiksmīgāk ārstējama. Patreiz mēs atrodamies Reizeknes slimnīcas staroterapijas nodaļā. Mūsu slimnīca nodrošina tikai pilsētas un rajona iedzīvotāju apkalpošanu, bet arī blakus rajona, Ludzas rajons, kas līdz pašai robežai ir Balvu, Gulbenes rajona iedzīvotāji. Šeit staroterapijas nodaļā ir visi izmeklējumi praktiski, ko sniedz Rīgā, teiksim. Gan asinsvadu izmeklēšana, kompjutertomogrāfija, ultrasonoskopijas. Tas viss ir pieejams gan ambulatorijiem, gan stacionāras pacientiem. Diagnostisko pakalpojumu klāstā ir rengenoloģiskie izmeklējumi, ultrasonogrāfijas izmeklējumi, funkcionālās diagnostikas un mamogrāfijas izmeklējums, kas ir zelta standarts agrīnas krūtsvēža diagnostikā, kā arī datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējums. Tāpat rūpēs par pacientu veselību Reizeknes slimnīcā tiek nodrošināts plašs spektrs sirds un sirds asinsvadu izmeklējumu, jo nav noslēpums, ka tieši sirds un sirds asinsvadu slimības ir biežākais nāves iemesls Latvijā. Tādēļ agrīna sirds diagnostika ir ļoti īpaši nozīmīga. Gan slimnīcā, gan ambulatorā daļā ir pieejami gan elektrokardiogrāfija, gan Holtera monitorēšana. Ja ir pamatotas aizdomas par sirds ritma traucējumiem pārsvarā, vai nav tur kādas ekstrasistoles, vai nav pauzes, ja nav skaidrs, kāpēc pacients ģīpst, tad mēs varam pielikt Holteri, cilvēks staigā ar viņu atkarībā no izmeklējuma veida vai no 24 stundas, vai no 48, pat līdz 72 stundām var rakstīt, un pēc tam kardiologs, aritmologs izvērtē to visu pierakstu, un secina, vai ir problēma, vai ir pauzes, vai nav jāliek papildus kaut kādas ierīces sirdsdarbības nodrošināšanai, vai tomēr viss ir kārtībā un jāmeklē citu iemeslu. Tāpat pacientiem sirds diagnostikā tiek piedāvāts jauns pakalpojums – sirds stimulātora izmeklējums. Kad pacientam ieliek stimulātoru, jau uzreiz izrakstā arī raksta, ka stimulātoru ir jāpārbauda reizi gadā vai reizi pusotrā gadā, lai nepalaist garām, kad izlādējās tā baterija, kas atrodas iekšā. Un pārbaudīt, vai adekvāti sirds atbild uz stimulāciju, vai pietiekoši ir impulsi, kas liek sirdī sarauties, vai nav kādi mehāniskie bojājumi tieši pašā ierīcē vai elektrodā. Gan pēc Covid slimošanas, gan pie aizdomām par ļaundabīgiem procesiem plaušās pacientiem ir nepieciešams veikt fibrobronhoskopijas izmeklējumu, kas ir pieejams arī Reizeknes slimnīcā. Plaušu veizes ir tas varbūt visbūtiskākais, kas bronhoskopijā var paņemt audu
paraugu, nosūtīt histoloģijai, tālāk jau apstiprināt un virzīt pacientu ātrāk pa zaļo koridoru pie torakālā ķirurga, lai viņš arī var ātrāk uzsākt savu. Savukārt, ja mēs runājam par gremošanas traktu izmeklējumiem, tad kā zelta standarts jāmin tieši endoskopija, kas Rēzeknes slimnīcā atbilst jaunāko inovāciju prasībām, jo ietver sevī gan mākslīgā intelekta atbalstu, gan jaudīgāko attēla kvalitātes programmatūru. Biežākās indikācijas, proti augšējai endoskopijai, tās būtu vēža skrīnings, protams, attiecīgām pacientu grupām. Tālāk var pieminēt dzelzs deficīta anēmija, rīšanas traucējumi, protams, neskaidras sāpes vēdera augšējā daļā, neskaidra novājēšanas svara zudums arī, teiksim, apakšējai endoskopijai arī vēža, pirmsvēža skrīnings. Pēc 50 gadiem rekomendēts būtu katram iedzīvotājam veikt apakšējai endoskopiju, kolonoskopiju. Un izējot no tā, ja nav patoloģijas, tad varbūt reizi 10 gados, ja atrod kādu patoloģiju, kādus veidojumus, tad ārsts, endoskopists vai speciālists gastroenterologs izvērtē, kad jāatkārto gads, 2, 3 vai 5 gadi. Un tad turpināsim tālāk indikācijas. Kolonoskopija ir, teiksim, vēdera uzpūšanās, vēdera izējas darbības traucējumi, caurejas vai aizcietējumi, tīpaši aizcietējumi radušies pēdējo mēnešu laikā nemotivēti, asins izdalījumi no taisnās zarnas, arī neskaidras sāpes vēdera lejas daļā. Tā tas būtu tādas galvenās indikācijas. Tāpat izmeklējuma laikā ir iespējams noņemt gan naudu paraugus padziļinātai laboratoriskajai izmeklēšanai, vai arī noņemt polipus. Kolonoskopija ir nozīmīgs izmeklējums arī pie tādas slimības kā hemoroīdi, lai piemeklētu atbilstošāko operācijas metodi. Piedāvājam pacientiem gan mazinvazīvas ķirurģiskas ārstēšanas metodes, gan radikālas, konvencionālas, kā arī endoskopiskas ārstēšanas metodes. Visbiežākā problēma, ar ko pacienti nokļūst šeit, ir hemoroidālā slimība. Ir arī dažādas funkcionālas proktoloģiskas saslimšanas, kā obstruktīvas defekācijas sindroms un citi. Mūsdienās pacienti jau ir pieraduši un zina, ka ķirurģijā tiek pielietotas lāzera metodes, tad mēs arī ar šo lāzeri piedāvājam pacientiem gan hemoroidālo slimību ārstēt, gan pilonoidālās sīnus operācijas. Tas ir dienas stacionārā veicamās operācijas, vai nu pacients tajā pašā dienā vai nākamajā iet mājās, un vēl aptuveni 7–10 dienas tiek rekomendēts ievērot tādu mājas režīmu. Rēzeknes slimnīca turpina attīstīties un nodrošināt ne tikai kvalitatīvākos diagnostikas, bet arī ārstniecības pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem. Uzticams, ieinteresēts un gādīgs ģimenes ārsts ir teju zelta vērtē, jo ģimenes ārsts ir tas cilvēks, kas ir klātesošs ģimenei pat vairākās paaudzēs. Un tāda ir balvos mīlētā ģimenes ārste Līga Kazlovska, kuras prakse ir sasniegusi jau 2589 pacientus. Katram dakteris savām māsiņām atrod laiku ne tikai uzklausīt, bet arī atgādināt par pārbaudēm. Tāpat zinot, ka daudzu speciālistu pieejamība ir apgrūtināta reģionos, dakteris Līgas Kazlovskas praksē tiek sniegti primāri svarīgie pakalpojumi. Ļoti daudz tieši manā praksē mēs darām paši uz vietas. Gan kardiogrammas, visas nepieciešamās, kuras pacientam ir vajadzīgas, cik reizes mēs to darām, kontrolējam. Tāpat mēs uz vietas, es skatos arī ginekoloģiskās apskates pati un asins analīzes paņemam, un mums ir sadarbības līgums ar 2 lielajām laboratorijām. Tātad gan rīta, gan vakar pusē pacientiem ir iespējas nodot asins analīzes, bet tikai dabiski tagad ir, kā jau runājam, kvotas. Mēs nozīmējam tātad un ņemam asins analīzes mērķtiecīgi. Dakteri lepojas ar savu speciālistu komandu, kas ir būtiska laicīgu un kvalitīvu pakalpojumu nodrošināšanai. Viena no jomām, kur tiek pievērsta jo īpaša liela vērība, ir pacientu uzrunāšana valsts apmaksāto onkoloģisko slimību skrīningam.
Komandā man katrai ģimenes ārsta palīgam māsai ir definēti savi uzdevumi. Ja? Piemēram, māsiņa Lilita vairāk nodarbojas ar vakcināciju, ar pacientu uzaicinājumus, sevišķi uz bērnu uzaicinājumus, profilaktiskajām apskatēm. Mums aptvere manā praksē ir, es uzskatu, ļoti salīdzinoši augsta. Attiecībā gan uz profilaktiskajām apskatēm, tās ir vairāk kā 80%, pat vairāk kā 80, gandrīz 85%. Un es gribu teikt, ka manas prakses pacienti ir vispār jau daudzu gadu garumā, man ir 28 gadu darba pieredze, un es savus pacientus zinu, un es gribu teikt, ka mani pacienti ir arī izglītoti un līdzestīgi, jo tā aptvere uz skrīnīgiem arī to parāda, jo gadu atpakaļ, pat Covid laikā, mūsu prakse bija atzīmēta arī no Veselības ministrijas kā viena no labākajām, kurai vislielākā aptvere uz zarnu vēža skrīninga testiem. Onkoloģisko slimību skrīningi mūsu valstī tiek īstenoti 4 programmu ietvaros. Vīriešiem tas ir prostatas vēža skrīnings, sievietēm dzemdes, kakla un krūts vēža skrīnings, abiem dzimumiem kolorektālā vēža skrīnings. Tāpat atgādinam ikvienam, ka reizi gadā veselības profilaktiskā pārbauda būtu obligāti katram no mums arī gadījumos, kad sūdzību nav, jo sākotnējās slimības stadijās nekāda diskomfortu vai sāpju var nebūt. Profilaktiskā apskate pirmkārt ir visa organisma, visa ķermeņa apskate no galvas līdz gājām, tātad auskultējot, ādu novērtējot, stājas traucējumus novērtējot, mutes dobumu, tātad visa profilaktiskā apskate no galvas līdz kājām. Gan bērniem, gan pieaugušiem vienu reizi gadā pienākas bez maksas, ja nav nācis ar saslimšanu. Un tā ir tā profilakse, vēl mums ir profilaktiskā apskatē ietverās arī sirdsveselības programma. No 40 gadiem ik pa 5 gadiem tiek veikti tātad šiem lipīdu, holesterīna līmeņa noteikšana un tā izskaitā arī cukura līmeņa noteikšana, un līdz ar to tiek izvērtēts kardiovaskulārais risks, un atkal tas ir šīs profilaktiskās apskates, ja, tāda padziļināta izmeklēšana konkrētajā vecuma grupā. Tas ir gan sievietēm, gan vīriešiem. Pacienta līdzestība ieklausīšanās ārsta rekomendācijās ir ceļš uz labu veselību, kas gadiem ritot kļūst arvien aktuālāka. Dakteris Līgas Kazlovskas ārsta prakse ir tā vieta, kur padoms un ieteikums rūpēm par veselību nekad netiks liegts. Šodien īpaši vēlamies izcelt asinsspiediena lomu, lai runātu par sirds un sirds asinsvadu veselību. Ja mums nebūtu asinsspiediena, mēs arī nedzīvotu, jo ko mums dara asinsspiediens? Tas principā vispār ir spiediens, ar kādu asinis tiek izgrūstas mūsu sirds asinsrites sistēmā. Tad sirds mums galvenais muskulis, kurš visu laiku saraujās, attiecīgi dažādās frekvencēs, un arī stiprumi mēdz būt dažādi, cik spēcīgi saraujās. Un ar to visā sistēmā cirkulārajā mums tiek izmestas asinis. Un tas savukārt vajadzīgs ar asinīm, mēs zinām, mēs tiekam apgādāti ar skābekli, ar barības vielām, ar minerālu vielām, enzīmiem, visādām aktīvām vielām, kas mums ir nepieciešams vispārēji funkcijai. Un tad, ja ir problēmas ar asinsspiedienu, tiek traucēts principā viss. Pasaules veselības organizācija rekomendē ikvienam cilvēkam, lai arī nav sūdzība, veikt asinsspiedienu mērījumu vismaz reizi gadā. Savukārt, ja nejūtaties labi un pie ģimenes ārsta nav iespējams nokļūt operatīvi, asinsspiedienu izmērīt var arī aptiekā. Un bieži vien mēs aptiekās sastopamies ar cilvēkiem, kuri sūdzas par galvas sāpēm. Ja? Un visvairāk mēs domājam, ka tas ir no stresa. Bet tad, kad mēs lūdzam cilvēku izmērīt spiedienu, mēs redzam, ka viņa spiediens ir paaugstināts. Ir liela sabiedrības daļa, kurai būtu rekomendējums asinsspiedienu mērītāju turēt arī savā mājas aptieciņā, lai veiktu regulāru asinsspiedienu uzskaiti katru dienu. Tā kā, ja mēs gribam mērīt precīzi, un mums tas būs jādara bieži, izvēlamies automātisko augšdevuma aparātu. Ļoti svarīgs ir augšdevuma apkārtmērs, jo no manžetes izmēra precizitātes arī ļoti atkarīgs, vai tas mērījums būs precīzi. Ja ceļš, ja mēs pērkam cilvēkam jau gados vai senioram, ja, lai displejs būtu liels, lai cipari būtu lieli, lai būtu ērti nolasīt šo te mērījumu. Ir tādas papildus funkcijas, kuras padara lietošanu ērtu.
atmiņa, ja, kad mums ir tomēr saglabājies noteikts skaits mērījumu, ja, un ka mēs varam mainīt arī cilvēkus. Ja, ja piemēram, mājās mēra 2 cilvēki, ja, ir iespējams atsevišķi saglabāt šos mērījumus. Pēc tam ir jau jaunākas paudzes aparāti, kurus ir iespējams ar aplikācijas palīdzību pieslēgt pie saviem vietāluņiem. Līdz ar to jūs mērat spiedienu, un šie te mērījumi jau automātiski tiek sinhronizēti ar jūsu aplikāciju. Un ir ļoti ērti sekot līdzi. Omron asinsspiediena mērāmo aparātu klāsts ir gana plašs, lai katrs atrastu sev vērtāko modeli. Turklāt katrai ierīcei arī 5 gadu garantija, kas sniedz drošības sajūtu par aparātu kvalitāti. Kad organisms jūtas noguris, pasliktinās ikdienas dzīves sajūtu kvalitāte, meklējam atbalstu dažādos vitamīnu un minerālvielu kompleksos, par kuriem domas speciālistu vidū dalās. Tomēr ir kāda uzturviela, kuras lomu atzīst teju visi. Arī preventīvās medicīnas speciālisti. Tā ir omega-3 taukskābes. Es kā preventīvās medicīnas līderis ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā varu pateikt noteikti, ka omega-3 ir nepieciešams gan man, gan jums, mums visām, tāpēc, ka tas ir pret iekaisuma avots, tas ir mūsu sirds asinsvadu veselības avots un mūsu hormonu sistēmām. Ja mēs gribam skatīties uz anti-age aspektiem vai slow aging aspektiem, mums ir jārūpējās par saviem hormoniem laicīgi, un tieši labie tauki ne tikai uzturā, bet arī papildus uzņemot uzlabos mūsu veselības stāvokli ilgtermiņā. Omega-3 ir nepieciešams mums visiem, jebkurā vecumā, neatkarīgi no mūsu vecuma grupas. Omega-3 ir jāuzņem kursa veidā, 3 mēnešus lietojam vienreiz dienā no rīta, vismaz, lai sastāvā ir 1000 mg. Kā arī pēc tam jūs varat mēnesi uztaisīt brīvu no omegām un tad atkal atkārtot visās sezonās. Lielākā daļa cilvēku neuzņem pietiekami daudz omega-3 ar uzturu. Tādēļ to ir rekomendējams uzņemt papildus. Aptieku plauktos ir neskaitāms produktu apjoms, bet kam būtu jāpievērš jo īpaša uzmanība. Īpaši uzmanību jāpievērš 3 maziem burtiņiem – EPS, DHS un cik tās ir tieši miligramos, cik šīs tieši nepiesnētās taukskābes ir vienā kapsulā iekšā. Un tur arī skatāmies, jo lielāks skaitlis, jo labāk. Omega Pure Max uztura bagātinātājā ir viens no vislielākajiem rādītājiem visās nepieciešamajās pozīcijās. Tas ir viena kapsula satur 840 mg omega-3 taukskābes, 465 mg EPS un 375 mg DHS. Visplašāk par labvēlīgo ietekmi runā tieši kardiologi, ja, par sirds un sirds asinsvadu slimību profilaksē. Jau otrs virziens ir, kur ļoti labi zivju eļļa strādā, tas ir smadzeņu darbība, tāda, es teiktu, normāla fizioloģiska darbība. Īpaši tāds posms sievietes dzīvē, kuram ir ļoti svarīgi uzņemt zivju eļļu, tā ir grūtniecība, bērniņa gaidīšana un arī agrīnas grūtniecības posma. Ļoti svarīgi ir, lai mamma uzņem pietiekošā daudzumā omega-3 taukskābes. Tas veicina, ka bērniņa smadzenes attīstās ļoti labi, ja, redze, viss, kas saistīts ar nervu sistēmu, ja, arī sirds un asinsvadu sistēmu. Kā ļoti labi ir jau arī atcerēties, ka grūtniecēm zivju eļļu būtu jāuzņem arī obligāti. Omega Pure Max mīkstās kapsulas palīdz uzturēt normālu sirds, smadzeņu un redzes darbību, kas ir vitāli svarīga katram no mums.